Čau visiem, Raivis te, un šodien mēs apskatīsim vienu zvanu. Šis būs zvans, kur bija darījums, kur noslēdzām darījumu uzreiz, un klients samaksāja visu. Apskatīsim šo klienta izzināšanas daļu sarunas sākumu, kur es pieslēdzos pie sava jaunā kolēģa, kurš tikko ir sācis ņemt zvanus un palīdzēja viņam noslēgt šo darījumu. Un pie darījuma noslēgšanas daļas, kur tieši noslēdzam, tad nebūs šeit vidusdaļa. Būs sākums, svarīgās lietas, ko mēs uzzinājām par klienta motivāciju, un beidzamā daļa par to, kā mēs tad īsti slēdzam darījumu ar klientu un kā ar pārliecību, esot savā zvanā iekšā, var arī noslēgt šo darījumu. Tik vienkārši skatāmies, uztaisam tēju, kafiju, paņemam pilspaupu, lai būtu ko pierakstīt lietas, ko paņemt savos zvanos un iemācīties, un iespējams arī kaut kādas lietas, ko var uzlabot, un to visu var rakstīt komentāros lejā. Let's go! Ilgā laikā tas sasniedz grūti man teikt, bet lai ir tā, ka katra darba diena viņai ir vismaz pāris konsultācijas, ko es apstīju, jo tas arī ir teksta formāts un arī tikšanās tāpat tās ir Zoomā vai. Pelnīt? Man tāds pagaidām tas maksimums, ko es redzu, un es vēlētos to sasniegt, ir 10,000 mēnesī. 10,000. Jā, es jums pievienojos. Arī bišķi paklausīšos un palīdzēšu. Jā, lūk, tad es saprotu, ka tas būtu tikai tukšām, nevis tukšām, bet tikai konsultācijām tas varētu būt grūtāk sasniedzams, bet tālāk saprotu, ka kaut kādi kursi, vēl kaut kas, tie online. Sapratu. 10,000 tas ir galā rezultāts 6 mēnešiem. Es domāju, 6 mēneši, tas tāds utopisks. Man gribētu uz to nonākt. Jā. Es jūtu, es redzu, man ir jāmērķis, man ir. Tu esi šajā visā, biznesa attīstīšanā viena pati, vai arī, brauks vai vīrs, visu atbalstu šajā? Man ir jākas atbalsta topošais vīrs, bet principā es esmu pati par sevi, es pati viņam lēmumus, man ir bijis liels dziedu piegādes uzņēmums, es strādāju nekustamiem īpašumiem īstermiņā, man tā kā ir saprašana, un es pati jāparasti viņam lēmumus. Super. Ko viņš pārsaka, tā kā viņš zina, ka tā jau taisnība? Kā man sanāk. Viņš tic, kas varētu sanākt. Es ceru, ka jūs saprotat, bet ja kas YouTube'ā var video ātrumu samazināt, ja jūs tikai gribat paklausīties šo sarunu. Es vienkārši, ņemot vērā to, klausos daudz sarunas, es varu klausīties ātrumā 2x un dzirdēt. Ja vienīgais mēs tur tonalitāti gribam novērtēt, tad noteikti ātrumā 2x to nevar izdarīt, bet pagaidām. Tā ir sākums, kur es klausījos, un tad tūlīt redzēsiet, ka es arī iesaistos. Pilnīgi jāpiekrīt tam, ka tā nākotnē viss online, un kad viņš redz, ka nāk tās konsultācijas arī ar draugiem, tas sākumā likās nereāli, un tad, kad redz, tad liekas, jā. Sapratu. Okay, super. Ko vispār, emocionāli tev nozīmē 10,000 katru mēnesi pelnīt? Brīvības sajūta, stabilitāte, iespēja ieguldīt šo naudu arī tālāk attīstībā, biznesā, sociālos tīklos, reklāmā, tad sēdz kaut kādas basic lietas, savas kaut kādas gribēšanas, un arī iegūt to naudu tālāk. Lai ir līdzekļi, kas ir novirzīti tam. Jūs zināt, kur tā kā ieguldīsim? Tas ir savā biznesā, savās akcijas? Šobrīd tas ir tā, ka tieši šajā jomā es ieguldīšu to tālāk. Šī ir viena lieta, ko es pierakstīšu. Tad, kad izzināšanas fāzē tu mēģini uzzināt par klienta mērķiem, ko viņš to, kas ir viņa mērķi, ko viņš grib darīt, nevajag uzspiest pārdevējiem kaut kādas savas lietas, ko tur pirksi akcijas, vēl kaut ko. Nē, vienkārši, atver to jautājumu uzdot, ko tu darīsi ar to. Jā, būs iespēja tālāk iegūt, tad jau redzēs, kas tur nāks. Super. Cik tālu es jau no tā šobrīd? Kaut kādi jau klienti ir bijuši šīm konsultācijām? Jā, ir. Es esmu pašā sākumā. Ir, man liekas, 10 ir, un ar 5 šobrīd pastāvīgi strādāju, kuri atkārtoti arī pasūta konsultācijas. Sapratu. Cik sanāk tev pelnīt šobrīd tieši no šīm konsultācijām? Nav regulārs ienākums. Kad var ienākt nedēļā 2 cilvēki, var nebūt 1. Līdz šim brīdim, jūnijā, cik jau ir izdevies? Tieši klienta ziņā? Jā. Vai naudas ziņā? Naudas ziņā. Tā bija 500 pāri eiro jūnijā. Ok, super priekšstart. Ņemot vērā, ka tu dari vispār šobrīd 2 mēnešus, vai ne? Jā. Skaidrs. Cik sanāk mājā nopelnīt? Mazāk, bija 200 ar kaut ko. 200. Ok, pats sāka posms. Jā. Skaidrs. Noteikti, tā kā jūti, ar tiem resursiem, kas tev šobrīd, un arī zināšanām vispār par mārketingu, un kur klients atrasts, kā tev šķiet, cik tu reāli tiktu 10,000 šobrīd? Vai tas ir reāli? Jā, cik tu varbūt tiktu, vai vispār tu tiktu? Es tiktu, reāli. Jā, jo es esmu šajā jomā, tā ilgus gadus ezotērikā, es redzu pasaules tendences, un cilvēki par to interesēs, interesi ir ļoti liela. Tāpēc jāizmanto šis. Vienkārši tas jautājums, kas tev svarīgi arī ir, cik ātri tu tur tiec? Kādā veidā? Ja gada laikā jau tas būtu reāli, es būtu ļoti priecīgi. Es aizsarējos reāli, kad pāris mēnešos tādu rezultātu. Tas nav vispār. Es iestrādināšu te, cik tagad pelni? Tieši ar šo? Ne, vispār.
vispār, tā ap 1000. Nevarēja vairs izturēt, vajadzēja iesaistīties sarunā. Un tad, kad tu saki, ka, ja tu pelnīsi 10 reizes vairāk, tas būtu ļoti labi, vai tas būtu neiedomājami. Mēs runājam tagad par 10x. Tad, kad tu saki, ka tas būtu ļoti labi izklausās, vai tu pati tam īsti netici, ka tu tur vari nonākt, vai arī, vai arī tas mērķis, vai arī tu mēģināji izstāstīt tas cilvēks, kurš ar tevi tikšanos sarunā, vai tas tomēr tavējais mērķis. Nē, tas ir manējais, un es būtu ļoti, protams, priecīgi, jā. Reku šeit ir tā lieta, kur klients atnāk, es gribētu miljonu pelnīt. Labi, miljonu forši, jā. Tas nav forši. Cilvēkam jābūt stāvā sajūsmā par to, kur viņš grib aiziet. Ja? Un arī šeit cilvēks 10 reizes vairāk pelna. Iedomājies, ja tu, kā tu justos potenciāli, ja tu pelnītu 10 reizes vairāk. Tas nebūtu, būtu labi. Jo, ja klients tā runā, būtu ļoti labi. Mēs neko no tā nedabūsim ārā. Nē, man neliekas, ka viņš nav sasniedzams. Man tieši otrādi liekas, viņš ir reāli sasniedzams, un man ir tāds, ka man vajag pie viņa tagad tikt. Jā, tas, ko Dāvis mēģina, tas, ko... Te, ko vēl varēja prasīt, man tagad pie viņa vajag tikt. Kāpēc? Kas notika? Kāpēc tu tur gribi tik ļoti tikt? Dāvis mēģina saprast, varbūt, kas ir tas iemesls, kāpēc, kas notika tagad tavā dzīvē, kāpēc tu izdomāji, Tagad to es arī prasu. Tagad ir svarīgi novelt svītru uz lapas, treknu līniju, un sākt reāli darīt papildus lietas, investēt naudu, laiku tajā, lai tur nonāktu. Tāds visādi notikumu kopums. Teiksim tā, pirms 2 gadiem man bija šķiršanās, bet šobrīd esmu līgavas statusā, viss ir kārtībā, man ir partneris, kas man par savu sadzīvi nav jāstraucās. Šobrīd esmu pēdējā kursu studenta arī fizioterapijā. Es saprotu, ka mācības iet uz beigām, šis posms man arī bija dots mācībām, un tad man ir tāds, ko es gribēšu darīt. Vai es reāli sevi redzu strādājot slimnīcā, teikšu nē, tāpēc ir tāds, ka ir tas pēdējais laiks saprast, kā es varu darboties tālāk, un ļoti, ļoti vēlams ir online. Kā jau arī minēju, esmu arī sen, es arī jogu pasniedzu. Šobrīd viss, ko es varu darīt, ir fiziski, kur man pašai ir jābūt. Vai es esmu varu vaļā jogu studiju, vai es varu vaļā fiziocentru, vai es eju klinikā vai kaut kur un daru kaut ko fiziski pati. Es vēlētos tomēr vairāk strādāt online, jo arī plānoju ģimenes pieaugumu. Noteikti būšu dekrētā, nevarēšu fiziski strādāt, tāpēc tā līnija jau ir, kad ir vēl kāds gads pusotrs, lai es varētu pieskrieties. Tu jau esi stāvoklī? Nē, vēl nē. Plāns ir. Okay. Es saprotu, vienkārši tad, lai tev būtu tāds darbs, ko tu, lai tu varētu arī viņu darīt arī neatkarīgi no kaut kādas fiziskas lokācijas. Jā. Okay. That makes sense. Okay. Es saprotu. Un vienkārši, tas, ko es vēl gribu saprast, no otras puses jau ir teiksim, tā ideja, ko tu gribi nonākt, 10,000 eiro pelnīt mēnesī, visi forši. To reāli var izdarīt? Vai to var izdarīt mēnešu 2 laikā? Visticamākais nē, ļoti maz procentuāli iespējamība, ka tu varēsi nonākt. Visticamākais, ko mēs varam izdarīt pāris mēnešu laikā, tas ir palīdzēt to sasniegt tik līdz vismaz tam atalgojumam, kuru tu tagad pelni, ja, tie 1000 eiro mēnesī, lai tu varētu pelnīt vismaz tik vai 2 reizes vairāk, un tad varētu vairāk fokusēties uz šo un darīt. Bet, vienkārši. Tāda realitāte iedodam, jā, lai mēs nedzīvojam pasaku pasaulē, jā, var nopelnīt tur arī 10,000 mēnesī, bet, daudziem faktoriem jāsakrīt un var iespējams arī lietām, kuras mēs neietekmējam. No otras puses ir otra puse visam šim. Jā, un arī tev arī būs tāds lēmums, kas jāpieņem vienkārši. Jo, pa lielam var jau visu to arī nedarīt. Var arī atstāt, lai tas ir kā ir. Es vienkārši gribu saprast, kas vēl bez tām lietām, kuras tu stāstīji, ir tavā. Kas ir tev tas svarīgais, kāpēc tieši tagad ir jārīkojas? Jo ir jau vasarā, varbūt ir vērts atlikt, tu mērķi uz 10,000 vēlāk darīt. No. Es saprotu, ka es nevaru bez kaut kāds tāds. Man ir griba, man ir jauda, man ir enerģija. Tad, kad ir kaut kāda tāda lielā foršā bilde uzzīmē, tad mēs varam parunāt arī par to, kāpēc lai to nedarīt. Un kāpēc mēs to darām? Lai tad, kad būs sarunas beigas, tad, kad jūs izteiksiet cenu, lai klients nepateiktu, ir vasara, man patīk čilot, un es atpūtīšos un visu, un tad padomāšu, sazinamies vēlāk. Jā. Tad šis ir tas brīdis, kad mēs varam pataustīt un saprast to motivāciju, un klients ir atvērtāks par to izstāstīt tagad, nekā tad, kad jūs esat tādā cīņā par to, vai viņš pirks vai nepirks. Nevar atpūsties. Ir jāsasniedz. Ir jāsasniedz rezultāti. Jā. Vai būsiet nesasniegs viņus? Man ir pateicis, bet man ir svarīga pašrealizācija. Un ja viņas tev nav, tad sanāk tev tas, tev ir tāds depresīvs, varbūt noskaņojums. Pašrealizēties jau var dažādi līdzekļi. Jau 3 plāno par mammu būt, kā būs bērniņš, noteikti varēs tur arī to visu investēt. Kāpēc tieši šis virziens? Pašrealizācijas virziens ir milzīgi daudz. Jā, man ir šis. Kāpēc tev svarīgs ir šis virziens? Jo es šajā virzienā ļoti labi izprotu, ko man ir labas, man ir izcila zināšanas, es spēju palīdzēt citiem, spēju sniegt. Un tagad viņa pārliecina ne tikai mani, bet arī sevi, kāpēc viņai jāiet ir šis ceļš. Tāpēc, ka tika uzdot šie jautājumi. Informācija. Tas ir tas, kas man jādara. Jā, kāpēc nevar citur realizēties? Man ir savi talanti, un es redzu, ka man talanti ir šeit. Es negribu kaut ko meklēt, darbu vai kaut ko pašrealizēties, kas man nenes to patiku un baudu no tā, ko es daru. Ja man šis sniedz baudu, es pati varu sēdēt tajās grāmatās un rakņāties tajos stipros stundām ilgi. Kāpēc tas nevarētu būt mans darbs? Kā saka, to hobiju pārēju savā darbā. Nevis meklēt darbu, lai man būtu taisnība. Man ir izcila īstenībā šobrīd tā iespēja, ka man nav jāskrien jādomā par to, kā man nomaksāt rēķinus un kāpēc sasniegt. Es varu mierīgi darboties, bet
Es pilnīgi ļoti labi apzinos, ka man ir tie mērķi, un es gribu sasniegt rezultātus. Man šeit es negribu paspēlēties arī. Es tiešām kāpu pāri sev, kad es eju sociālos tīklos un rādu sevi. Es kāpu ārā no komforta zonas. Es negribu to darīt vienkārši tāpēc, lai sev parādītu. Man tas nav vajadzīgs. Tāpēc es tiešām daudz kur kāpju jau sev pāri savai komforta zonai. Tāpēc, jā, ir pietiekami jau tā kā sasniegt zināšanas, iegūt zināšanas, nevēlētos, piemēram, sākt kaut ko vēl jaunu apgūt un tajā virzīties. Nu tā. Nu, labi, cik ilgi jau ar šīm marketinga metodēm ar Mārtiņu izrunājāt? Cik ilgu laiku tu jau tā kā, es saprotu, ka posto kaut ko, ja? Jā. Cik ilgi tu jau tā mēģini iegūt klientus? 2 mēneši. Nu, jā, tikai 2 mēneši atpakaļ es izveidoju jaunu. 2 mēneši atpakaļ tu saņēmies un sāki darīt. Cik ilgi vēl pirms tam tu domāji, ka tas vēl jādara? Nē, man tā doma nāca baigā ātri tieši par to metodoloģiju. Jā. Okay, tad kā tev liekas, ja tu turpinās to, ko tu dari tagad, tikai postošanu, tā kā arī liks tos postus, tiks līdz, nezinu, 3000, 6, 10 mēnesi pat bez palīdzības, ja kāds savādāk? Kā jau es kolēģim minēju, visdrīzāk, ka jā, bet tas ceļš būs ļoti garš, tas būs ar tautām kļūdām, laikietilpīgs, tas man zaks daudz mana laika, kas var novest arī neizslēdzu pie izdegšanas. Varbūt liksies, ka tas nav mans un es padošos, negribētos, lai tā ir. Es esmu gatava arī šiem posmiem, šobrīd, jā, nezinu, kā būs, kad viņi pienāks. Es saprotu, ka viņi var būt un es mēģināšu viņus pārvarēt. Jā, tas ir tas, ko es negribētu, ka man tas aizņem šausmīgi daudz laika, šausmīgi daudz jāmetīs. Negribētu to, Ludmila, vai tu negribi to? Ir atšķirības starp to, ka negribētos, bet es tā kā ar prieku arī izbrīdīšu to kurvu pati, vai arī tomēr, tā kā tu negribi tur iet. Ir liela atšķirība starp negribētos un negribu. Ir liela atšķirība, bet man mērķis ir tāds, ka es arī varētu arī katru to kurvu brīst cauri, ja piemēram, es nezinu. Es šobrīd saku, es nezinu, kāds, ko man nebija saskarsme ar mārketingu ar sociālajiem mēdījiem. Mums nerunā. Es vienkārši domāju, kā tu redzi savu ceļu, kā es iešu kā tu gribi pati lietas izdarīt, vai tu tomēr saproti, ka tev ir vajadzīga kaut kāda veida palīdzība. Te ir runa tikai par to, skaidrs, ka tu atnāksi uz šo tikšanos, tāpēc, ka tev bija doma par to, ka tev vajadzīga palīdzība. Jā, bet cilvēki dažādi ir un jā, no kādam varbūt ir ok, ka viņš pāris gadus vienkārši sēž posto, tā kā kaut kādus postiņus tur liek iekšā, viņam tur atnāk kaut kādi klienti, tā kā tu saki, tad 200, 500, varbūt kāds mēnesis būs labāks, varbūt būs 800, tad tas arī tur arī paliks. Jautājums, vai tu gribi palikt dzīvoties tur, vai tev ir svarīgi spērt kā bišķi nopietnākus soļus, lai tu būtu tajā līmenī, kur tu nākamajā mēnesī ir pateikt, man tagad ir 1500, un es zinu, kā es varu dabūt tik līdz 3 nākamajā mēnesī. Stāsti par to. Un tur ir dažādi sacrifices katrā no tiem ceļiem. Man vairāk ir tas otrs, jā. Viņi sāk smaidīt, un tas ir tā ir laba ziņa. Viņi uzsmaidīja, viņa tāda, jā, šis ir mans ceļš, kur es gribu iet. Jo tad, kad viņa man teica, es gribētu to, jā, mēs daudz ko gribam. Un tas bija tāds, manuprāt, labs nodalījums, un viņa pati arī saprata. Tā kā pēc savām emocijām varēja saprast, ka viņa, hei, es gribu šādu ceļu iet. Un mēs jau pat nerunājam ne par risinājumu, ne par cenu. Nu, skaidrs. Klau, man liekas, ka mēs jau daudz esam izrunājuši, iesim uz priekšu, varbūt tā kā es un Mārtiņš neesam kaut ko. Jā, un te es esmu sapratis to, ka kāpēc viņa grib tagad, un ka viņa grib iet īsāko ceļu un ātrāko, jā. Un tad iesim tagad uz beigām, patīsim un atradīsim brīdi, kur ir pateikta cena, un jāķerās klāt maksājumam. Mēs paši taisām virs 100,000 mēnesī. Mums ir klienti, kas līdzīgā nozarē kā tu, taisa tos rezultātus, kā tu dari. Un tu varēsi nākt runāt ar Niku pašu. Kas ir nākamais solis, ko es varu uzlabot savā procesā, kā es varu izdarīt, lai klienti pirktu no manis vairāk, dārgāk. Jā, tā tālāk. Kā iespējams uzrunāt citus krievvalodīgos cilvēkus, kas varbūt nedzīvo Latvijā, jo Latvijā viņi ir gatavi maksāt 55 eiro, bet ārzemēs viņi būtu gatavi maksāt arī pāris 100 eiro par to konsultāciju, vai ne? Jā. Tieši tā, tas ir nākamais solis. Par to mēs runāsim. Atnāksi uz sesiju, paprasīs, hei, kā mēs ko varam izdarīt. Davai palaidām reklāmas, nezinu, viņus uz angļu, tur krievu valodā runāšiem, kā mēs viņus varam atlasīt, kāds būs piedāvājums. Mums jau ir pieredze tur reklamēties, palaidīs reklāmas, tad būs sesijas un noslēgsim darījumus ar cilvēkiem. Jā, tas ir tāds kopdarbs. Jā, protams, tādā konsultatīvā veidā, bet tas tāds kopdarbs. Un tas, cik daudz Ludmila tu spējas šo citronu izspiest un dabūt ārā, būs arī daudz atkarīgs no tevis, jo tas uzņēmums ir tādā līmenī, kur pagaidām tu nevari atļauties investēt milzīgu naudu, 10,000 eiro vai kāds cits tev dara tavā vietā. Bet tu vari investēt savu laiku, jā, tā kā, kuru mēs pārvērtīsim par naudu, un pēc tam tu tāpat jau gan jau kādreiz arī nonāksi pie tā, ka arī iespējams kādu nolīksi, bet tad tu čotki zināsi, ko prasīt no kā. Jo tu visu šo zinās. Jā, būs pat izgaismot cauri. Tieši tā. Nu, skaidrs. Kādas domas par procesu? Liekas, ka šis varētu dabūt līdz pirmajiem vismaz pāris tūkstošiem eiro mēnesī. Es domāju, ka jā. Ir. Super. Strukturēt. Skaidrs, jā. Nu, labi, tad sākam. Uzreiz? Tagad? Kā? Jā. Kā? Un šis ir svarīgais mirklis, tad, kad klients ir šokā, kā tagad tā uzreiz pašam nenoraustīties, jā? Jo, ja jūs savā pusē būsiet tāds, es jau tā kā varu tev tur rēķinā izsūtīt, un tad nākamnedēļ. This is what you get, bet ja tu saproti, ka vajag tam notikt tagad, tad tagad. Tālāk tas notiek. Mēs vienkārši noprocesēsim maksājumu tagad ar kārtēju pārskaitījumu. Es tev aizsūtīšu uzaicinājumu portālā, un šodien pēcpusdienā tev uzvanīs klientu uzņemšanas direktori, kas arī vada šos cilvēkus, kas arī būs tā menedžeri, un sarunās tikšanos, lai jūs varat tikties un jau plančiku uztaisīt. Un tu jau varēsi šodien arī skatīties, arī sākt skatīties programmu. Okay. Tāda ar kādu karti parasti norēķinies? Visa vai Mastercard? Es nezinu, Visa laikam. Es nezinu. Svetbankā. Es nezinu, kāda viņa karta.
Nu, okay, tad dabū viņu rokā, tad uztaisam maksājumu un tad laidīsim tev iekšā. Vai tagad uzreiz, vai jūs ar pārskaitījumu labāk vai kā? Tagad ar kartu uzreiz vienkārši aiziet viņai pakaļ. Aha, tā tagad. Principā viss. Tagad tikai noprocesēts maksājums. Un, ja tu neesi gatavs šādai sarunai, lai būtu pārliecinātam par to, ka klientam ir jāsāk darboties tagad, tad arī visticamākais tev pašam, tu pats dēļ savas noraustīšanās arī vari pazaudēt kaut kādu darījumu. Tāpēc, ka, protams, ka man šī pārliecība nebija pirmo reizi, un arī dažreiz arī man ir tā, ka kad pienāk šis brīdis, šī kulminācija, šī darījuma noslēgšanai, kad klientam ir jāmaksā, var just tādu urgoņu iekšā, tauriņi, sauciet viņus kā gribi, bet ņemot vērā to, ka esmu to darījis simtiem reižu, es vienkārši esmu pieredzis pie tā, un tas tāds normāls ceļš. Un pats svarīgākais, šie klienti, kas ir gatavi pieņemt lēmumus uzreiz un sāk strādāt uzreiz, ir parasti visveiksmīgākie. Un tā ir viena no svarīgākajām iezīmēm vispār ātri pieņemt lēmumus, jo tie ir uzņēmēji, kuri sasniedz fenomenālus rezultātus. Iedomājieties, cik lēmumus viņi pieņem dzīvē. Tāpēc tas ir labs pirmais solis. Lūk, tik vienkārši, ko mēs varam mācīties no šīs sarunas, noteikti tu pats zini. Mani lielākie aizguvumi ir tādi, ka izzināšanas daļā ir jāsaprot tomēr, kāpēc tagad un kāpēc cilvēks ir gatavs mainīties un grib mainīties. Un tad, kad mēs izsakām cenu, un šeit nebija nekāda liela iebildumi, vienkārši pašam bija jābūt pārliecinātam par to, ka, jāsāk ir tagad, un arī jānovada šis darījums līdz galam. Un tas arī viss. Šis viens labs piemērs par noslēgtu darījumu. Raksti savus komentārus, iebildumus, kas tev patīk, nepatīk. Da jebko raksti. Pat ja es tev nepatīku, arī tāda arī raksti. Tā kā lai tev forša diena un tiekamies nākamajos video. Čau!